visiem! Tā Santa meitene, kurai patīk savu privāto dzīvi izpaust internetā. Jej! Piemēram, iepriekšējā storytime, kad bija awkward stāsti, kuras apkaunoja sevi, jūs daudz rakstījāt komentārus, ka jums patīk šādi stāsti. Un tad es tā padomāju, jāstājas storytime video! Jā, tātad šodien es stāstīšu laikam 3 stāstus. Ok, tātad pirmais stāsts. Tas notika 9. klases sākumā, ja nemaldos. Daudz piebrauks ar manīm ciemos, mēs kaut ko random darījām, nezinu, live in the life. Es neatceros, ko mēs darījām tajā dienā. Bet tikai nākamajā dienā ar vecākiem vajadzēja braukt uz Palangu, uz Lietuvas. Nu, es neteiktu nogali ar tur radiniekiem vēl. Bet tad man pazvana un saka, o, čau, Santa, šodien tur un tur ir ballīte. Un man tāds, o, es nevaru, sorry, tu man rīt ir tā kā gribi jāceļas, jābrauc prom. Un tā kā es nevaru, bet tā meitene, ar ko es biju, tajā baltē būs zēns. Bija zēns, kurš viņai patika. Tāpēc viņai bija tāds davai Santa, jo viņa tā kā gribēja iet, bet bez manīm tā kā nebūtu gājus uz turieni. Un man bija tāds, oh well, labi, ejam. Un tad mēs aizgājām uz šo ballīti. Bet kāpēc uz turieni neaizgājām? Jā, es zinu, ka man tā kā skatās daudz bērni, jā, arī bērni, kas ir, nu, daudz jaunāki par manīm, es negribu viens likt iespaidot, tā kā vainas lietas nesaukšu pilnījos vārdos, vai arī, es nezinu. Ok, anyway, mēs jau sākumā, tā kā, mums bija sarunāts tikties ar viņiem pilsētā, un jau mēs gājām uz pilsētu, mēs jau bijām tādas mākoņos. Jā, mēs bijām tādas nedaudz augstu mākoņos, un tad mēs satikām viņus, tad mēs gājām tā kā no pilsētas uz to vietu, jo tā vieta bija tā kā, nu, pilsētas nomalē, tā kā vasarnīca. Tad mēs ejam ārā, jau ir tumšs, tā tālāk mēs ejam bariņš uz to vasarnīcu. Un tad mēs tā kā esam pie sliedēm vienā vietā, un pēkšņi kaut kādi viņi bija vairāk kaut kādi zēni, kas bija kā daudz vecāki par mums. Viņi mums kaut ko piesējās, kā tiem zēniem, tur viņi bija piedzērušies. Viņi teica, o, iedodat mums alkoholu, kaut ko tamīdzīgu, kā tiem zēniem muguršomās bija alkohols. Nelietojiet alkoholu, alkohols ir slikts. Un tiem zēniem mums somās alkohols, viņiem bija tāds, nu nē, tā kā mums nav. Tā kā ejot, tu dzirdi, kad tā kā pudeles somā tā džingst. Un tad viņi kaut ko mums piesējās. Un bija tā, ka lielākā daļa tie zēni ir tādi krutie. Viņi vienkārši aizskrēja prom, bet tā kā daži palika. Daži mēs ar to meiteni tā kā gājām uz priekšu, jo mēs mēģinām, ko mums darīt, ko mums tur darīt. Un tad mēs tā kā aizējām prom, tur daudz jau, tur nezinu, kilometrus priekšu aizskrējuši, negluži kilometru, bet riktīgi tālu prom. Un mēs sēžam pieturā tā kā tur, nu, pēc tam ir pietura, un skatāmies, ka tie zēni tajā stāv, bet es nezinu, viņi deva viņiem to alkoholu vai nē, es īsti neatceros. Tad viņi tā kā noiet no sliedēm, aiziet zem tilta vienā vietā, mums tāds vadaf, ko viņi tur dara, vai viņi tur viņus grib piekaut, vai... Un tad mēs ar mani draudzeni, mēs esam drosmīgas, mēs tā kā ejam atpakaļ uz turieni, tur zem tā tilta, tā kā, kur viņi, nu, pastīties, kas tur notiek, kur viņi ir palikuši tā tālāk. Un mēs aizejam, un tur stāv tā kā tie divi, nu, tā kā mūsu draugi, mūsu mūsu draugi, un tad ir 2 lielākie pieaugušie, piedzērušies, kas, nezinu, kas vienkārši gribēja dabūt viņu alkoholu vai piekaut viņus. Un tad viņi kaut ko runāja, vai mēs kā varam iet, vai visi ir chill, vai mēs varam iet tālāk. Un es nezinu, kā tā tēma aizgāja, kad viņi gribēja, tā kā tur bija es, mana draudzene, tas zēns, kas manai draudzenei patīk, jā, es tur viens no tiem zēniem, kas bija tas, kas manai draudzenei tik patīk, varbūt arī tāpēc mēs gājām atpakaļ, īsti nezinu. Un tad es nezinu, kā tā tēma aizgāja, kad viņiem bija tāds, labi, mēs jūs laidīsim, ja jūs tā kā, jūs nolaidīsiet un jūs nolaidīsiet, tā kā es ar to zēnu, un man draudzene to zēnu, kas viņai patīk. Un tā kā viņi tikmēr smējās, viņi laikam nedzirdēja, ko es teicu, vai arī viņi gribēja nedzirdēt, ko es teicu, es nezinu. Jo es kādam te pasaku, es nevaru, man ir draugs, tā kā, sorry, man ir draugs, ko ain't life, tā kā, nebūs. Un tam tā bija tāds, nu labi, tev nopietni tur draugs, nu labi, tev nevajag, tad viņai vajag nolaist ar to čali. Un nekā tas zēns, ar ko viņai dzēja nolaist, bija tas, kas viņai patika un tā tālāk, bet viņai bēs vienkārši dzēja nobučot manāt vienam otru. Tad mēs atījām uz vasarnīcu, bija kārtībā, tur ballējāmies. Un tad man 12. vada mājās, jo man jau, nezinu, cikos 5. man redzēja braukt prom.
Un man bija tik slikti, jēziņ, tik slikti. Es jau biju lietojums, braucu mašīnā, un tad es vienkārši piegādīju vecāku mašīnu, es teikšu tā. Ups! Nākamais stāstiņš. Es īsti neatceros, kad tas bija kaut kad ļoti sen. Es neatceros vairāk, cik man bija gadi un kad tas bija. Bet tā kā man bija draugs, un es atceros, kad viņam vecāki, tas bija vasarā, tas bija, tā kā augustā. Un viņa vecāki bija aizbraukuši prom, un mēs pie viņa dzīvoklī taisījām ballīti. Drīzāk viņš pasauc kaut kāds random savus draugus, un tur bija randomies. Tad bija vakars, bija kaut 11 vai 12. Tur ko sēdēju, man bija diezgan garlaicīgi, man bija tāds labi, es braukšu mājās, tur pats ar saviem draugiem. Tas vidoļies, es braukšu mājās, jo man tur īsti nebija ko darīt. Un, jā. Tad aizbraucu mājās, tāpēc kādu laiku pie viņa aizgāja kāds meitenes, bet tā kā es viņu zināju, daži to jau zināju, man bija tāds, ja tur bija klases biedri, kaut kas tur vēl, tāds, chill. Un tad nākamajā dienā mēs tur runājam, ka mēs tiksimies, kaut ko darīsim, un viņš tā kā man zvana, es domāju, pēc tam zvana, bet viņš jau nāk, es tā kā paceļu, un dzirdu, ka viņam tā kā telefons ir tā kā kabatā, jo viņš ir tā kā saspiedies kabatā, un es paceļu, un man tāds, un es dzirdu, ja Santa zinātu, ka tu esi pie manī, viņa būtu tik dusmīga, man tāds, ko? Un man tāds, halo, un es klausu, bet tad pēc tam vairs īsti neko nevarēju dzirdēt, tas telefons kā tajā kabatā, es nezinu, tā man vienkārši tāds, ko, ja Santa zinātu, ka tu esi pie manī, viņa būtu tik dusmīga, man tāds, labi, es domāju, varbūt viņš man pateiks, es tā kā nolieku telefons, viņam zvanu, varbūt viņš man pastāstīs, kas un kā, what the fuck, Santa būtu dusmīga, ko, kas. Es tā kā tālāk es neko nezinu sākumā, es tādā, čau, kad tu nāks pie manīm? Un viņam tāds, ķip, es tagad tīru māju, tā kā drīz jau nākšu, es tādā, ķip, ko dari, tu tīri māja, tur tu esi viens? Jā, esmu viens, man tāds, nopietni, tu nemelo? Jā, es nemelo, what the fuck, esmu viens, tu tīri māju. Man tāds, and then all the vienkārši shit got loose, man tāds, ko tu man es zinu, ka tu esi viens, bet jā, tad es biju tā kā, tagad es to priecīgi stāstu, bet tad es biju, hell, es biju dusmīga. Un man tāds, ko tu man melo, tāds, what the fuck, un viņam, tad, kad es pasaku, kāpēc tu man melo, es zinu, ka tu neesi viens, vai viņš pateiks, jā, piedod, es to sameloju, hell no, Zaķi, what the fuck, ko tu dusmojies, esmu viens, kas tev ir, esmu viens mājās. Man tāds, es zinu, ka tu neesi viens. Nē, esmu viens mājās, what the fuck, Santa, esmu viens, what the fuck. Un man tāds, tu man netīšām pazvanīji, un es dzirdēju, ka tu teici, ja Santa zinātu, ka tu esi te, viņa būtu tik dusmīga. Tu man tagad. Un jā, un pie viņa bija bijusi draudzene. What? Jā, un pie viņa bija draudzene, viņš teica, ka tāpēc, ka pie viņa bija draugs, un tā viņa atnāca pretī viņa draugam. Vai tā bija? Es nezinu, jo varbūt viņš man varēja, varbūt viņa tur bija visu nakti, es nezinu, es to nevaru zināt. Un pēdējais stāsts bija, es nedos, kad tas bija, es pirms tam biju izšķīrusies, un kad biju izšķīrusies, es tā kā, random telefons ir kaut ko snapoju, tā kā, tas ir snapchats, snapoju ar savu bijušo klases biedru, bet tā kā galīgi ne tā, plus viņiem ir draudzene. Jā, viņam ir draudzene, un mēs agrāk bijām diezgan labi draugi, mēs daudz ko bieži runājam, visu kaut ko tam līdzīgu. Tā kā random vienkārši draugs, vai ne? Un es viņam, tā kā man no random snapoju, viņš kaut ko tur stāstīja savus, kratīja savus, stāstīja savus problēmas, laikam es īsti, tā kā tieši par tām attiecībām, tā kā bija šķīrusies kaut ko tam līdzīgu. Un viņš man tā kā atbalstīja, plus viņam, nezinu, arī bija draudzene, viņš kaut savus padomus man deva, kaut kas tam līdzīgs. Tad viņi tikai random snapoja, tā kā es biju šķīrusies. Tā kā tas tagad atpakaļ kopā, kādu laicīgs arī, tā kā ne jau bieži, tā kā ne jau tur, nezinu, visu laiku man pār viņu snapoju, bet tā arī pat kaut random, nezinu, snapu aizsūtu. Arī kad es biju kopā, un tad, tā kā, es biju sajās ar kopā ar to savu draugu, tā tālāk. Es kā nezināju, tā kā gribu būt kopā un ko tam līdzīgu. Random to snapchat jautāju tam savam klases biedram bijušajiem, vienkārši draugam. Šis tā kā vienkārši draugam, padomu, vai ko tam līdzīgu, nezinu. Un jā, vienkārši šandam, nezinu, runāju ar viņu. Ne jau baigi daudz, bet tā minimāli. Bet es tā kā zināju, pēc tam es tā kā šo savu draugu salabu, un viss bija tā kā normāli. Bet es zināju, ja es viņam pateiktu, kad man ir tā kā draugs, gluži draugs, es jau pateiktu vienkārši, jo mēs tā kā, bet tas prikals, ka mēs tā kā, mums nebija tādi draugi, kas ir tā kā, man nebija draugi zēni, kas nebija viņa draugi.
Un tas nebija viņa draugs. Jā, un es izdzēsu viņu no Snapchata, jo es tieši zināju, ka tas puisis mans dusmosies par to, un es negribēju strīdēties. Es tas vēl tajā dienā jautāju no savām bijušiem klasbiedriem, jo es tikai gribēju pateikt savam draugam, ka tā kā, random, tā kā, kad man ir random kontakts ar, tas ir forši, kad ir kontakts ar bijušiem klasbiedriem, kad viņi nav izmērēti visu pasauli vai kaut kas tam līdzīgs. Un es jau teicu tam klasbiedram, vai viņam draudzene neko nesaka par to, ka, nezinu, viņš arī, kontaktējas ar citām meitenēm. Viņam bija tāds, nē, viņš tur, viņam bija tāds chill, viņa zina, tur nav nekas tāds, man tāds, jā, tas nav nekas tāds, bet tik un tā. Santai Mīsēts nāca to pateikt. Un es atceros, es viņu biju izdzēsusi no Snapchata, un tad pie viņa atpakaļ, un tad atkal izdzēsusi, ka tas savu puisi, viņš neredz to, un tas ir tik ļoti shit move to do. Nedariet tā, tas nav, nevajag melot, uzreiz pasaka patiesību, tad tu neiet plusi tā kā tā vienmēr dara Santa. Mēs braucam uz tiem Ziemassvētkiem ar riteni, un tad mēs bija pievienojuši viņu atpakaļ Snapchatā, un tā kā mans draugs tāds paņem man telefonu, es nezinu, ka mēs vienkārši snapu, vai kaut ko tam līdzīgu, es šīs neatceros. Un viņš tāds pastās un izlasa no kameras snaps, viņam tāds, what the fuck, jo, tā kā, jā, viņam bija tāds, what the fuck, es nav viņa snaps. Viņš uzspējuši Snapchatu, ierauga, ka tur blakus bija kaut kāds, tur bija 3 luntiņas, pat, ja nemaldos, jā. Un tad viņš bija dusmīgs, tik dusmīgs, un šodien vēl vairāk par to, ka es par to neko neteicu pirms tam. Pēkšņi, kā viņš tur gadījies 3 luntiņām, es nezinu. Tad viņš bija nenormāli dusmīgs uz mani. Tas viņš nenormāli bļāva man virsū, lai gan es pat īsti nenožēlotu, jo tā kā man tīgi vajadzēja kādu ko izņemt, tas jau bija vasara, un tā kā bija rītīgi vientuļi, man tā kā nebija vispār, tā kā strīdies, jo man tā kā draudzene dzīvo prom, un tad vasarā vienmēr visiem ir kaut kāds darbi, kaut kas tam līdzīgs, un tā kā, reiz te vajag kādu ko parunāt. Es nebeidzās, labi, viņi pēc tam tur vēl brauc tikties. Jā, labi, to laikam daļas arī 3 stāstīšu. Jā, jau es pierēju šeit esmu. Ja es šeit esmu nonākus. Jā, un tad viņi brauc tikties. Jā, tā laika mans draugs gribēja tikties ar viņu un tur parunāt. Un tos pēc tam, tā kā, kad es savu draugu pirms satiku, viņš teica, ak, Dievs, tu būtu dzirdējis, ko viņš teica par tevīm. Viņš teica, ka tu esi tikai draugs viņam, un tad man tāds. Ko es visu laiku saku? Viņam ir draudzene. Man ir draugs, mēs vienkārši pazīstam viens otru un... Jā, lai gan es arī saprotu, ja mans draugs tā kā... tikai, ja man būtu draugs un ja viņš tā darītu. Es arī būtu fucking dusmīgi, man bet, jā, morāli no stāsta, nemelo. Jā, vienkārši, nemelo, morāli no visa šī storytime. Vienkārši nemelo. Es jau esmu pateiks pārāk daudz. Ok, bet šie visi stāsti bija tik no kaut kāds mans pagātnes, kaut kad arī tik sen, tāpēc... Ja jūs droši vien nemaz nezināt tos cilvēkus, par kuriem es runāju. Ok, paldies, ka skatījāties, tiksimies man nākamajā video. Ja jūs gribat vēl kādus interesantus, ja jums ir kāds video idejas, ko es gribu izņemot DIY vai arī kāpēc es izšķīros, tad rakstiet to komentāros. Un spiežot laiku, ja jums patika, un tiksimies manā nākamajā video. Bye! Man tā darīt, cik vienmēr tā kā pieliek roku priekšā. Manuprāt, neko ko oriģināli izdomāt. Ok, labi. Ok, čau.